Sveiki, labdien un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā izpūst olu, nesadauzot čaumalu, nesabojājot čaumalu. Tad jūs varat to čaumalu, vai jūs varat aptamborēt viņu, kā es to daru, kā man tas patīk, vai man meitiņa, piemēram, grib krāsot olu, jau čaumalu, jau sākt jau gatavoties lieldienām. Un tātad ķeramies pie darba. Viss, ko jums vajadzēs kastīti no olām, lai ola turās, lai jums neriplo, kamēr jūs taisīsiet caurumiņu. Tad jums vajadzēs papīru. Salokam viņu uzreiz. Šādi te ieliekam šeit. Protams, jums vajadzēs pašu olu. Ieliekam viņu šajā papīrā, lai viņa nekustās. Tā, ko mums vēl vajadzēs? Mums vajadzēs adatiņu. Jūs varat izmantot vai adatiņu, vai kādu nagliņu, vai kaut ko tādu. Es izmantoju adatu, kas man bija par rokai. Un, protams, arī jums vajadzēs āmurīti. Jūs varat izmantot parasto āmurīti, es izmantoju virtuves āmurīti. Nekāda vaina nav. Tātad sākam. Ieliekam te vidiņā, olas augšā vidiņā un viegli iesitam, ļoti viegli, stipri nevajag, ja ne jums tā ola izšķīdīs. Vienkārši dauzam. Kad jau tā adata vai nagliņa ieiet tā normālāk iekšā, tad jums caurumiņš ir gatavs. Tad olu paņemam rokā un ieliekot adatu iekšā šeit, tā viegli tā ceļat ārā čaumaliņas. Caurumiņu nevajag pārāk lielu, bet vajag pietiekami lielu, lai iznāktu ārā arī dzeltenums. Mēs negribam atstāt neko iekšā. Tā, tagad apgriežam olu otrādāk, atkal liekam adatiņu te klāt vidiņā, olas otrā galā, un atkal ar āmurīti uzdauzam. Viegli. Nu, adata iegāja iekšā, tātad caurumiņš ir gatavs, un atkal tāpat izdaram arī šajā pusē. Izņemam ārā, kā teikt, dažas čaumaliņas. Uzlaužam. Šādi. Un tagad šo te olu, to paletīti nevajag mums vairāk. Ņemam bļodiņu un sākam pūst. Pūšam stipri, ievelkam dziļu elpu un aiziet. Ja jums ir nepieciešams pārtraukums, kā teikt, bišķi atvelkat elpu un atkal turpinam. Mazliet varat vēl, ja nenāk ārā, mazliet, jo olu dzeltenums mēdz iesprūst nedaudz. Viņš ir lielāks. Paņemam ar papīru un noslaukam. Un pēc tam, ja jūs viņas gribat krāsot, pēc tam kārtīgi karstā ūdenī vajadzēs jums vēl mazgāt to olu. Nu, ola ir izpūsta. Un tagad vienkārši karstā ūdenī viņi ir jāizskalo, gan no iekšpuses, gan lai nesmirdētu, jo paši zinat, kā smird olas, ja viņas pastāvējušas ir. Tātad kārtīgi gan no ārpuses, gan no iekšpuses viņu ar karstu ūdeni noskalojam, izskalojam. Meitiņ, gribēs krāsot olas? Jā. Jā, krāsosim? Jā. Tātad, ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest podziņu patīk un neaizmirstiet abonēt manu kanālu.
jo ir vēl ļoti daudz idejas, ja godīgi, tikai es viņas viss nepaspēšu līdz lieldienām jums parādīt, bet kaut kāds jau paspēšu. Tā kā abonējiet manu kanālu, un tad jau uz drīz tikšanos. Visu labu! Atā!